Labvakar visiem, kas vēl spēj klausīties. Un, man liekas, ka es varbūt iebildīšu iepriekšējiem runātājiem, jo man liekas, patiesībā šīs debatas ir ļoti svarīgas. Un pat ne tikai tāpēc, ka mēs te tā kā runājam viens ar otru, bet patiesībā, jo mēs mēģinām tos vārdus, kuri ir ļoti svarīgi, paši aiznest līdz sevīm. Un tās trīs lietas, kuras man gribētos, ka šodien būtu izskanējuši iespējams vēl vairāk, ir produktivitāte, inovācijas un tad eksportspēja. Jo pavisam nesen Latvijas Universitāte PIK laboratorija organizēja savu kārtējo produktivitātes semināru, kur patiesībā no politiķiem es biju vienīgā pārstāvēta. Un tur ļoti daudz tika runāts par produktivitāti dažādos šķērsgriezumos, un arī šodien patiesībā produktivitāte izskan ļoti maz no skatuves, jo būtībā, lai mēs nonāktu līdz eksporta spējai, mums ir jābūt produktīvākiem. Bet ko nozīmē produktīvāks? Tas jau ir. Mums ir jābūt gudrākiem, mums jāspēj izmantot visas iespējas. Un, protams, kad mēs raugamies uz šiem ziņojumiem, man liekas, ka jā, 25. gads pierādīja, ka mūsos ir zināms briedums un mēs spējam sagrupēties un gadu pabeigt labāk nekā tas sākotnēji bija plānots. Vienlaikus tur ļoti skaidri ir iedegušās sarkanās gaismas attiecībā par to, kā tas izskatīsies 30. gadā. Un tātad šis iespējamā budžeta plaisa 880 miljonu apjomā liek ļoti skaidri domāt, kā mēs transformējam savu ekonomiku, kā mēs transformējam savu domāšanu. Un tas neizdodas viegli, jo joprojām inovācijas ir, mēs par viņām runājam, bet ne līdz galam realizējam. Mēs par produktivitāti runājam, bet paši savās rīcībās līdz galam to neapstiprinam. Un tāpatās ar eksportspēju. Tam visam ir jābūt kopsumā. Vēl domājot par abiem ziņojumiem, man jāsaka paldies finanšu ministram par tādu godīgumu šajā ziņojumā. Skaidrs, ka finanšu ministrija vienmēr būs tā konservatīvāka savos apsvērumos, jo viņiem ir jānotur fiskālā disciplīna, jo fiskālā disciplīna tas iedod, tā ir tā valūta, ka mēs esam uzticami un droši un iespējams kaut kādos brīžos netik daudz riskējam. No otras puses, tā ambivalence saturēt un būt arī pietiekami ambicioziem savos plānos. Un īpaši to es gribētu uzsvērt uz inovācijām un zināšanu pārnesi, tātad uz investīcijām zinātnē, uz izglītību, jo ja nav šo lielo ambīciju, tad ir ļoti grūti kaut ko arī sasniegt. Es teiktu, ka viens stāsts ir par to, kas ir rakstīts ziņojumā, bet otrs es aicinātu mūs visus vairāk uz rīcību. Un par ekspertu uzklausīšanu es varu teikt, ka budžeta komisijā mēs uzklausām ekspertus, mēs dzirdam gan par kapitāla tirgu, mēs dzirdam par produktivitāti, mēs dzirdam ļoti daudz ieteikumus, un paldies budžeta komisijai, kura strādā, es teiktu, ir transformējusi savu domāšanu lielā mērā, jo ir skaidrs, ka no vienas puses mums ir par budžetu domājot jāskatās uz to, kā mēs varam efektīvāk savus līdzekļus jau šobrīd izmantot, un no otras puses saprast, ka ekonomika neattīstās tikai uz ietaupījumu. Tur bez ražošanas un visu tā, ko daudz šodien ir minējuši, nevarēs neko izdarīt. Izskatās, ka es esmu ļoti efektīva, tā kā paldies un paldies abiem ministriem.